Sveiki visiem! Mani sauc Ārnis. Esmu tāds kautrīgs lauku puisis. Jā, man jau ir 32 gadi, bet lielākā daļa cilvēku uzskata, ka es izskatos krietni jaunāks nekā esmu patiesībā. Jā, šodien jauks laiciņš. Atpūšos pie dabas. Māte daba dziedē un palīdz arī manai mentālai un fiziskai labsajūtai. Jā, pagaidām ir tāds periods, kad cenšos justies labāk, jo katru dienu cenšos ar kaut ko nodarboties, kaut ko darīt, bet pats galvenais, ka šobrīd atpūšos pie dabas. Cerams, ka šobrīd izskatos normāli. Jā, daudz neko nerunāšu, es tāds kautrīgs esmu, bet jūs droši vien, ko komunā par mani vairāk esat lasījuši, kā saka. Jo manā gadījumā ir tā, ka man rakstīt padodas labāk, nekā sarunāties. Jā, protams, ja vajag sarunāties, arī spēju sarunāties, bet rakstīšana, kā saka, ir mana stiprā puse. Jā, bet tagad izbaudu laiku pie dabas. Ieelpoju, izelpoju. Ceru, ka jums visiem arī iet jauki un patīkami. Jā, pat ja ir psiholoģiskās grūtības, galvenais, lai mēs esam priecīgi un laimīgi. Jā, ko es vēl tādu varētu pastāstīt? Jā, to, ka mēs ejam šitas brīvības formulas kurs. Pirmais moduls kaunas sajūta, otrais moduls vainas sajūta, trešais moduls iekšējais kritiķis, šonedēļ ceturtais moduls pārliecības slazdi. Gaidīšu nākamnedēļ, kāds būs 5. moduls, bet ar kursiem, kurus organizē Aksels Cīrulis, esmu apmierināts. Tiešām patīk. Protams, es katru dienu kaut ko daru un darbojos. Tuvākajā nākotnē atkal ceru, ka atsākšu kaut kur pastāvīgāk strādāt. Cenšos arī mācīties, pilnveidoties. Tagad man jaunā pārliecība arī ir tāda, ka es drīkstu kļūdīties, un no kļūdām es mācos, augu un attīstos. Jā. Jā, varbūt man bišķi tā iekšējā pārliecība, varbūt dvēselē, kā saka, es kaut kur esmu iestrēdzis, tāpēc varbūt esmu tāds kautrīgāks. Tomēr visādi šitās nepatīkamās pagātnes pieredzes, bet tāpat cenšos no sevis izturēt šo te gaismu. Cenšos būt pozitīvs, pat ja ir grūti. Bet, kā saka, grūtības mūs norūda. Bija tās gudrs teiciens, tas, kas mūs nenogalina, tas padara mūs stiprākus. Jā, patīk ļoti atrasties pie dabas, vismaz šitajā brīdī.
Un to patīk darīt katru dienu. Šodien es esmu atbraucis pie dabas ar velosipēdu. Pirmā diena šajā gadā, kad braucu velosipēdu, un tas man ļoti apmierina. Tomēr ir šī te brīva pie dabas atrasties. Izbaudīju šo patīkamu jauko laiciņu. Tas tā nedaudz gribēja parādīt sevi, kāds es vizuāli izskatos. Ikdienā pastāvīgs valkoju arī brilles, bet pēc tad man patīk arī bez brillēm staigāt. Šobrīd man ir gari gaiši mati izauguši, bet man patīk savu frizūru un esmu ar to apmierināts. Lai arī esmu kautrīgs, bet cenšos būt pozitīvs. Un novēlu to visu arī jums. Dzīvot ar prieku, laimi un smaidu sajā. Paldies par sapratni. Lai jums jauka diena, vai jauks vakars, vai jauka nedēļa, jauks mēnesis. Uz tikšanos, jūsu Arnis.